Sveiki, draugi! Vienā no video mēs runājām par to, cik ļoti būtiski mums ir redzēt mērķi un arī saprast to ceļu, pa kuru ejot mēs sasniegsim šo mērķi. Un, protams, mēs šeit runājam kristīgi cilvēku kontekstā, ticīgi cilvēku dzīves kontekstā. Ja? Tas ir tas, par ko es šeit pārsvarā runāju. Piemēram, kur mēs to ļoti spilgti varam redzēt, ka tā tas notiek. Ja? Mēs saprotam, ka tā tas notiek, bet lai tas mums tā kā savilktos kopā arī ar šo garīgo dzīvi, ar šo garīgo pieredzi, ja, kristietībā. Pieņemsim, tad, kad mēs kaut kur braucam, un ja mums nav zināma tā apkaime, vai mēs nezinām, kā tur aizbraukt, ja to ceļu mēs nezinām, pieņemsim, mēs paņemam to pašu veizu, ja, vai jebkādu citu sistēmu, ievedam adresi, ja, kuru mēs gribam nokļūt, un veids mums izmet maršrutu pareizi. Un dažreiz arī vairākus maršrutus, ja, un arī ātrāko ceļu, kā mēs tur varam nokļūt un tā tālāk. Un tieši tāpatās tas notiek ar mums, ja, kad mēs saprotam to mērķi un kad mēs to tajā visu laiku atjaunojamies, ja, caur mūsu domāšanas atjaunošanu, tad mēs arī paliekam uz tā ceļa, mēs saprotam, vai mēs esam uz tā ceļa, ja mēs tādā veidā varam sevi pārbaudīt, jo uz to mūs arī svētie raksti aicina, ja, svētajos rakstos mums ir teikts, lai mēs pārbaudam sevi un to mācību, kurā mēs stāvam, ja. Tad tas ir tieši stāsts par to, ja. Un šajā kontekstā runājot, es esmu ievērojusi, ka ir ļoti daudz tādu cilvēku, par kuriem varētu teikt šos vārdus, bet jo es apliecinu par tiem, ka tiem ir dedzība Dieva lietās, bet bez izpratnes. Ja, tātad tas mums ir Romiešu vēstules 10:2. Tātad, mīļie draugi, tas nav nekas tāds, no vienas puses tas mums neliekas nekas tāds šausmīgi briesmīgs, un tas varbūt kaut kādā ziņā ir pat pagodinoši, vai ne, šis teksts, kur mums būtībā ir pateikts, ka tie cilvēki deg par Dievu, bet tālāk ir teikts, bet bez izpratnes, ja. Jo mēs atceramies, ka pats apustulis Pāvils, kurš šos vārdus arī ir rakstījis, viņš pats bija kā tāds, par kuru viņš pēc tam vēlāk savā dzīvē saka, ja, kā pēdējais grēcinieks vai kā pirmais no tiem, jo es biju Dieva draudzes vajātājs. Un tātad mēs šeit redzam, ja, brīnišķīgas lietas, tātad pirmkārt to, ka jā, tas, ko viņš darīja, tas bija kaut kas ļoti aplams, ļoti nepareizs, un tas patiešām bija milzīgs grēks. Ja? Bet tā brīnišķīgā lieta vai tā labā vēsts tajā visā ir tajā, ka neskatoties uz to, ka pat tādā situācijā Dievs viņu paņēma un pagrieza pretējā virzienā, tātad caur Dievu žēlstību, Dievam redzot, ka viņš deg par Dievu, bet bez izpratnes, Dievs viņu pagriez pretējā virzienā un bagātīgi, spēcīgi lietoja. Ja? Tā, ka mēs vēl šodien, ja, lasam apustuļa Pāvila sarakstītās vēstules, rakstītās vēstules un pamatā smeļamies caur tām, ja, šo te Kristus atziņu. Ja? Un tas ir vareni, vai ne? Te mēs redzam, bet arī tad, tas, ka tas tā var notikt, mīļie draugi, tas nenozīmē, ka mazāk nozīmīgs ir tas fakts, ja, ka cilvēki deg bez izpratnes. Tātad to nevar atstāt bez ievērības. Ja? Un, protams, pats Jēzus kungs šī gadījumā to neatstāja bez ievērības. Un tā kā mums svētajos rakstos tas ir teikts, ja, kad lai mēs esam tie, kuri tiesājam tos, kas ir iekšpusē, jo Dievs ir tas, kurš tiesās tos, kuri ir ārpusē, bet mums ir jāsaprot pareizi šī tiesa šodien jaunās derības kontekstā. Pretējā gadījumā sanāk tā, kā apustulim Pāvilim, ja, ka mēs degam
bet bez izpratnes. Mēs degam, mēs domājam, ka mēs to daram Dieva dēļ, tā kā tas arī ir teikts, un jūs izdzīs no draudzēm, un jūs vajās un tā tālāk, domādami, ka viņi ar to kalpo Dievam. Ja? Un tātad, ja mēs paturam prātā to mērķi, kāds ir Dievam, un attiecīgi tādam vajadzētu būt arī mūsu mērķim, jo mēs esam šodien viens vesels ar viņu, tad Dieva mērķis ir, lai katrs cilvēks tiktu izglābts, jo viņš negrib grēcinieku nāvi, ja, grēcinieku pazušanu. Viņš grib, lai katrs cilvēks tiktu izglābts, un tieši tāpēc Dievs ir izdarījis to visu, ko viņš ir izdarījis. Ja mēs runājam šeit par notikumiem uz krusta, par Dieva dēla nākšanu uz zemes, par šī upuru pienešanu, ja, par augšām celšanās spēku, ja, un tajā pašā laikā, ja, tātad mums ir jāpatur prātā, ja, kad kas notiek pēc tam, ja, kad mēs šo pamatu esam paturējuši, kad mēs esam tajā sakņojušies, kas notiek tālāk, ja, ar mums kā ticīgiem cilvēkiem, kad mēs sākam dzīvot šo ticīgu cilvēku dzīvi, kad mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, tā skaitā brāļu un māsu dzīvēs, ja, vai mēs saprotam un pielietojam to, ko Dievs ir pateicis šajā sakarā, ja, jo viņš mums tā skaitā ir atstājis savu vārdu, ja, kā ceļazīmes, ja. Protams, mēs esam Dievu garu vadīti, bet primāri tas arī ir tas, ka mēs saprotam rakstus un ka mēs paklausam rakstiem, ja, jo visi raksti ir Dievu gara iedvesti. Jā, un tātad runājot par šo, ja mēs paturam to mērķi, kas Dievam ir svarīgs, tad mums būs grūti apmaldīties, ja, jo praktiski neiespējami apmaldīties uz šī ceļa, ja. Un mēs paliksim Dievu garu vadīti, ja? Un ir teikts, kas ir tie, kuri ir Dievu mīlestības vadīti. Tātad tie ir tie, kuri domā šādi, ja? Ja viens ir miris, tad visi viņai ir miruši, ja? Tātad mēs redzam cilvēkus caur krusta notikumu, ja? Un saprotam, ka šī žēlastība pienāks katram cilvēkam. Un tagad paskatīsimies arī vēl drusku dziļāk, cik milzīgi ir šī žēlastība, ja? Tātad kaut vai šajā apostoļa Pāvila kontekstā, ja mēs viņu šodien izskatām kā grēcinieku, ja, tā brīža, ja, runājot par šo notikumu, par šo stāstu, kad viņš vajāja Dievu draudzi, ja, tad Dievu vārdā ir teikts, kur ir vairojies grēks, tur ir vairojusies žēlastība. Mīļie draugi, jūs varat iedomāties, cik milzīgi ir tā Dievu žēlastība, ja jūs vispār stādaties priekšā. Taču mēs šodien bieži vien pasludinam to Dievu žēlastību tikai tik, cik tas ir izdevīgi mums. Tiklīdz tas attiecās uz citiem cilvēkiem, tā mēs aizmirstam par šo bezgalīgo Dievu žēlastību, kas ir Kristū mums parādīta. Un jā, protams, ir teikts, ka, ja mēs runājam par savējo tiesāšanu, ja, tad viens ir tas, kad viņš saucās brālis, bet viņš dzīvo kā pagāns un vēl trakāk, un jā, mums viņš ir jātiesā. Bet tagad svarīgs moments, kā mēs to daram. Ja, tad apostols Pāvils ļoti sīki to ir aprakstījis par situāciju Korintā mēs lasam, ja, Korintas draudzē mēs lasam, ja, šo situāciju, kura viņu šokē zināmā mērā, ja, un tajā pašā laikā mēs redzam, kā tas tiek darīts. Ja. Tātad, jā, no vienas puses tas tiek pacelts, tas tiek runāts, bet tālāk apostols Pāvils saka, ok, jūs tagad to runājāt, jūs tagad to pacēlāt, bet tagad pieņemiet viņu atpakaļ, ja, lai viņš savā grūtsirdībā neaiziet bojā. Tātad bieži paliek, mīļie draugi, atklāts jautājums, vai mēs vispār zinām, kas notiek ar cilvēku, par kuru mēs runājam, piemēram, ja? Ja mēs sākam ķidāt kaut kādas situācijas, ja, vai mēs esam painteresējušies, vai šis cilvēks ir nožēlojis šo situāciju, vai ir notikusi grēku nožēla un tā tālāk. Ja. Jo, ja tas ir noticis, tad beigās sanāk tā, ka mēs paši paliekam par grēciniekiem šajā situācijā, tiesājot kādu, kurš jau sen Dievu priekšā ir visu nožēlojis un atgriezies. Tātad tas ir ļoti nopietni. Un, ja mēs paturam šo mērķi, kas Dievam ir svarīgs prātā, tad mēs arī nenomaldīsimies. Bet bieži var redzēt to, ka cilvēkiem svarīgāk
svarīgāk par šo Dievu gribu, ja, par to, kā Dievs to redz, ir uztaisīt kaut kādu ažiotāžu. Ja, un būtībā tā ir tā pati miesas daba. Ja. Varbūt jūs esat ievērojuši tādus sludinātājus, ja, kuriem vienmēr ir kaut kāds actions, ko pateikt, ja, kuriem vienmēr ir kaut kāda ažiotāža, ko pateikt par draudzēm, par cilvēkiem. Ja. Bet ļoti reti mēs tur varam dzirdēt, piemēram, šo te stiprinājumu, uzmudrinājumu, ja, kur, piemēram, mums ir teikts, bet kas pravieto runāt cilvēkiem par stiprināšanu, pamudināšanu un iepriecināšanu. Ja? Tātad, ja tu uzskati sev par tādu pravietisko balsi, ja, Dievu miesā, Kristus miesā, ja, kurai tagad ir jāatklāj visas kaut kādas problēmas un tā tālāk, tad primāri tev ir jāsaprot, ka tas, ko Dievs no tevis sagaida, ir cilvēku stiprināšana, pamudināšana un iepriecināšana. Ja? Tas ir jaunās derības pravietis, tā ir jaunās derības pravietiskā balss. Pat situācijās, kuras ir traģiskas, kuras ir prātam pat neaptveramas bieži vien, ja, kā mēs to redzam arī šajās vēstulēs korintiešiem, ja, runājot par to konkrēto gadījumu, kur kāds jauneklis dzīvo ar savu tēvu sievu, ja, un tātad tālāk tiek izskatīts, kā tas tiek risināts. Un jā, protams, apostols Pāvils ir par to sašutis, ja, bet vairāk par visu ne jau tieši, kad šis cilvēks ir grēkojis un tieši tādā veidā, tas, protams, arī ir prātam neaptverami, ja, jo pat pasaulē mēs to neredzam, negadās to redzēt bieži, ja, kaut ko tādu, kā viņš arī pats to apzīmē. Bet vairāk par visu viņš ir sašutis par šo apkārtējo cilvēku vienaldzību, lepnību, ja, viņš saka tā, un jūs pat nedomājat viņam kaut ko teikt, jūs vēl esat lepni palikuši, bez mazliet, kad redz, kādi mēs esam kruti, mēs esam tik tālu aizgājuši savā atziņas dziļumā, ka mēs esam, mēs tādā līmenī esam, ka mēs šitā varam, ja? Kāda mums ir pilotāža, ja? Un tātad apostols Pāvils ir sašuts, ja, ka jūs esat tā atļaujušies to visu darīt, ja? Un to visu bez ievērības atstājuši un tā tālāk. Bet tātad arī mums kādās citās vēstulēs ir teikts, kāda ir tā kārtība, kā mēs par tām lietām runājam. Ja? Tātad, kad ar cilvēku personīgi, tad pieaicina, tad publiski un tā tālāk. Ja? Un jā, protams, ir situācijas, kur varbūt tas nav tik ļoti precīzi iespējams, ja? Un tā tālāk. Bet, mīļie draugi, šeit es vairāk runāju par to, kādā garā mēs kalpojam. Ja? Jo atceramies arī situāciju, kad Jēzu kāda pilsēta noraidīja. Vai ne? Kad viņš gāja, staigāja ar saviem mācekļiem, iedomājieties, pats Dievs šeit uz zemes, staigā pa zemes virsu, ja, un sludina, ja, dziedina, atbrīvo un tā tālāk. Un kādā pilsētā padzird, ka Jēzus nāk un viņu noraida, viņu neielēj šajā pilsētā. Un mācekļi, protams, ir sašutuši, ja? Jo tas ir viņu mīļotais skolotājs, un viņi viņam tic, un viņi redz un zina, kas viņš ir. Un viņi saka, vai tu gribi, lai mēs nosaucam uguni no debesīm? Un atceramies, ko Jēzus viņiem teica. Jēzus viņiem teica, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Tātad šodien tas mums ir izšķiroši svarīgi un būtiski, ka mēs pamatā saprotam, kādam garam mēs piederam, tātad kādam mērķim mēs kalpojam Kristus miesā, tātad mūsu galva ir Kristus, tātad viņa mērķiem mēs kalpojam, un viņa mērķis ir, lai katrs cilvēks tiktu izglābts, un jā, ar tiem instrumentiem un tādā veidā, kā viņš to ir pateicis. Bet bieži mēs redzam, ja, ka kaut kur cilvēki nenočeko to momentu un ļauj būtībā savai miesas dabai vaļu, saucot to par kalpošanu Dievam. Galvenais, kad ir actions, galvenais, kad ir ažiotāža, ja, vienalga par ko. Ja, šodien pat tik tālu, ka pat par Ziemassvētku svinēšanu ir sašutums. Ja. Galvenais, ka ir par ko parunāt. Ja. Starp citu, šajā sakarā man gribas pajautāt, ja, vai tas tiešām ir tik... tas taču ir acīm redzams, ja, kad tā kā tu pats sevi noliec tādā muļķīgā lomā, ja,
Jo man tad jājautā, ja cilvēks ir sašuts par Ziemassvētku svinēšanu, vai kāpēc viņš nesašust, piemēram, par to, kad viņš vai kāda viņa ģimenes locekļi svin savu dzimšanas dienu. Bībelē taču nav teikts, ka mēs to drīkstam darīt vai nedrīkstam darīt. Kāpēc viņš nav sašuts, kad mēs atzīmējam Latvijas gada dienu, dzimšanas gada dienu, ja? Un tā tālāk, ja? Tātad, saprotiet, aiziet līdz kaut kādam tādam marazmam, galvenais, lai ir par ko parunāt, ja? Ja mēs runājam reliģisko svētku svinēšanas kontekstā, tieši tāpatās cilvēks, ja grib, lai svin, ja negrib, lai nesvin, bet ja runa iet par sludināto vārdu un tiem, kuri sludina vārdu, tad cilvēkam ir konkrēti jāsaprot, ka šodien jaunajā derībā tam nav nekādas nozīmes. Ja? Mums ir skaidri un gaiši pateikts, ka tas viss, ja, šie visi reliģiskie rituāli un svētku svinēšanas un tā tālāk, ir Kristus ēna, ja, patiesās lietas būtības ēna. Ja? Ēna. Tātad šodien Kristū, kad mēs jau esam tajā pašā centrā, ja, kad ir atklājies šis noslēpums, proti Kristus mūsos, ja, kas ir dievbijīgas dzīves pamats un pateicoties kam ir iespējama dievbijīga un svēta dzīve, ja, Kristus mūsos, tātad tas viss ir otršķirīgs. Vai tu svini, vai tu nesvini, galvenais ir tas, lai tu to nepasludini kā pestīšanas ceļu, kā kaut ko nozīmīgu, svarīgu un tā tālāk. Ja? Tātad, ja pirmā acu uzmetienā tas izskatās kā kaut kas tāds, wow, jā, tā ir kalpošana, jā, tad Dieva vārds mums saka, ka tā ir kalpošana miesai, jā, kur, lai miesa varētu lepoties. Jā. Tur tieši vairāk tiek runāts par to, kad atkal liek apgrēzīties un tā tālāk, jā, bet arī ir runa par tiem, kas tur visādus eņģeļus, tur runā par eņģeļiem un par šo te pazemību kaut kādā īpašā veidā, dievbijību un tādu visu, ja? Nesaprotot, ka tas viss ir Kristū, ja? Ka tātad Kristus ir mūsu pamats, šis jaunais un dzīvais ceļš, un caur ticības vārdu mēs tos atveram un tajā esam, un tālāk Dieva gars mūs māca un vada. Un tai skaitā iztiesāt dažādas lietas, atceroties, ka tiesa ir tajā, ka velns ir saņēmis savu spriedumu, un tātad viņam vairs nav tiesības nākt mūs apsūdzēt, viņam vairs nav tiesības nākt un kaut kādā veidā mums melot par mums, ja, vai par to, kas mums pienākās vai nepienākās, kas mēs esam vai neesam, vai kā Dievs izturās vai neizturās pret mums, ja, un tā tālāk. Tātad par to primāri ir tiesa, kas sāks ar Dievu namu. Un jā, protams, tā rezultātā var aiziet arī prom daudz un dažādas greizības, atceroties, ka visas greizības pamatā sākas tieši tāpēc, ka sludina nevis patiesības ceļu, bet, piemēram, bauslības ceļu, gadiem sludina, publiski sludina, cilvēkus tā pakļaujot grēkošanai. To mums saka Dieva vārds, ka grēka spēks ir likums. Ja? Ka šodien mums ir dots jauns un dzīvs ceļš, pa kuru ejot tikai un vienīgi mēs varam dzīvot svētu dievbijīgu dzīvi. Ja? Tātad Kristus mūsos ir tas iemesls, kāpēc mēs to varam, un ja mums ir jāsaprot šī atziņa Kristus mūsos, to dara sludinātājs sludinot un atklājot šo ceļu, ja? Šo jauno un dzīvo ceļu. Un tātad iedomājieties, mīļie draugi, ja mēs šādā kontekstā skatāmies, tad jūs saprotat, cik cilvēku ir tādi, kuri patiesībā grēko, domādami, ka viņi kalpo Dievam. Un tajā pašā laikā Dievs viņus svētī, Dievs viņus apžēlo, kā ir teikts, kur vairojies grēks, tur vairojusies žēlstība. Ja? Bet vai šiem cilvēkiem nevajadzētu kaut kādā brīdī saprast, ja? Ka tātad viņi paši ir aicināti parādīt žēlastību? Jo Dieva vārds saka, tātad tiesādams citu, tu tiesā pats sevi, vai tu to nesaproti? Ja? Vai tu nesaproti, ka Dieva labestība tev vada uz atgriešanos no šāda domāšanas veida? Ja?
kur tu tiesā citu par to, ko tu pats īstenībā dari, bet varbūt savādākā veidā, ja? Kā mēs tikko to ieraudzījām, ja? Kur īstenībā visi ir grēkojuši, visi ir saslēgti grēkā, lai visi tiktu taisnoti. Šeit runa konkrēti, protams, šajā rakstvietā iet par pagāniem un jūdiem, ja? Bet mēs to varam arī saprast, ka reālā dzīvē tā tas arī notiek, ja? Tieši tā tas arī izskatās. Ja? Un tāpēc tad, kad mēs kādu tiesājam, lai mēs to darām caur šo jaunas derības izpratni, proti žēlstības garā, ja? Nevis dodot vaļu miesas dabai, kas grib pakliegt skaļāk, kas grib patiesāt stiprāk, nežēlīgāk un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un jā, protams, ir jautājumi, par kuriem ir jārunā, kas ir jārisina, bet te atkal, ja, bieži izskatās tā, ka tiek meklēts nevis risinājums un kaut kāds konkrēts tiešām risinājums, kas dos risinājumu, bet vienkārši tādā tā kā ažiotāža ap to visu, ja. Tātad tieši tāpat kā pasaulē, vai ne, tas notiek ar dzelteno presi un tā tālāk, ja, tad, lai mēs tādi neesam, mīļie draugi. Un atceramies šo rakstvietu, kurā ir teikts, pēc savu lūpu augļiem tu tiksi tiesāts, ja, vai ar kādu tiesu tu tiesā, ar tādu arī tiesās tevi, ja. Tātad, par ko šeit ir runāts, ja? Tātad tieši par to, ko es šodien šajā video akcentēju. Kādā garā mēs dzīvojam un staigājam. Ja? Tātad pat tad, kad kaut kas notiek, mums vienmēr ir izvēle, kādā garā to risināt. Un tātad attiecīgi, kā tu to izvēlies darīt, pret citiem tieši tāpatās arī tu pats tiks tiesāts. Ja? Un, ja vēl konkrētāk, ja tu pasludini, piemēram, bauslības ceļu vai šo tātad grēku un nāves likumu kā kaut ko aktīvu, un aktuāli priekš citiem, ja, neskatoties uz to, ka Kristus arī par viņiem ir miris, tad tu pasludini šo tiesu tieši priekš sevis, tieši tādā pašā veidā tu tiks tiesāts. Ja. Savukārt, ja tu pasludini žēlstību, kas šodien mums ir pieejama Kristū, pateicoties Jēzus upurim, tad arī caur šo dzīvības garu likumu tu tiks tiesāts. Tādēļ, mīļie draugi, tas skar ne tikai citus, kā mēs iztiesājam lietas, tas skar vistiešākā veidā katru no mums, ja? Katru mūsu pašu, un bieži vien tieši tāpēc Sātans berzē rokas, ja? Kad kaut kādās šādās situācijās, tātad, kā jūs teicat, tā miesas daba ņem virsroku, izslēdzās veselais saprāts, proti Kristus prāts, kurš mums šodien ir dots Kristū, ja? Kad mēs pareizi saprastu lietas, mēs pareizi redzētu, kā tās risināt, un pats galvenais, ka mums būtu spēja izšķirt, kādā garā mēs darbojamies, ja? Lai tātad tiktu izglābti citi, kā mēs runājam, ka tā ir Dieva griba, un arī mēs paši pastāvētu patiesībā. Ja? Aleluja! Tāpēc, lai mums izdodās, mīļie draugi, Dievs mūs visus mīl, un jā, protams, ir lietas, par kurām nevar klusēt, kuras ir jārunā, bet lai mēs vienmēr atceramies, ja, kāpēc mēs to darām, vai mēs tiešām to darām tā, ka tam ir reāls rezultāts, vai tas vienkārši ir kā sacelt ažiotāžu, kā iespēja par kaut ko parunāt, paaugstināties par citiem, un mēs pat nepieinteresējamies, kāda procesa notiek tā konkrētā cilvēka sirdī, piemēram, par kuru mēs runājam, ja, un tā tālāk. Tātad mums visu laiku ir jātur roku uz pulsa, ja, jebkurā brīdī visa situācija var pilnīgi mainīties, ja, un mēs par to varam neko nezināt. Ja mēs esam garā jutīgi, ja, tad mēs, protams, to varam saprast, ka tas tā var būt, ja, bet vai mēs visu pārbaudam, ja, tas ir jautājums, ja, ka tātad mēs nevaram vienkārši kā tanks braukt pāri, tāpēc, ka rekur man ir kaut kāds tur pierādījums vai kaut kāds tur fakts, par kuras tagad gribu bļaustīties, pilnīgi izejot ārā no tā, kas ir žēlstība, no žēlstības gara, no tā veida, kādā Dievs darbojās, un es uzsveru, es runāju šobrīd vairāk par tiem, kas ir Kristū, ja? Kā mēs to darām, jo, ja mēs esam Kristū, mēs esam Dieva bērni, un mēs kalpojam Dievam žēlstības garā, un Dievs saka tā, kas tu tāds esi, ka tu tiesā viņa kalpu, ja? Viņš krīt un ceļās sava kunga priekšā, un viņš var piecelties, un tas kungs viņu piecels un stiprinās. Ja? Un
Un tu vari to nezināt, kurā brīdī tieši tas notiks, jo viņš staigā sava kunga priekšā, ja? Bet tu turpini bazūnēt savu dzeltenās preses dziesmiņu, ja? Un var palaist garām, ja? Kaut kādus šos te momentus. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi, ja? Kā mēs to darām, būsim atbildīgi, ja? Un paturot prātā, ja? Kas ir svarīgākais, kas ir tas, ko Dievs vēlās, lai mēs arī paši caur to visu netiktu aizrautu prom, izraut ārā no darbošanās žēlstības garā, ja? Jo tā tad mēs zinām, ka tieši tāpat kā tas pasaulē notiek, ja? Kad pieņemsim sacensības notiek vai kaut kādi sporta pasākumi, ja? Ka, piemēram, var šos te spēļu dalībnieks var diskvalificēt, ja? Tātad, ja viņi pielieto neatļautu paņēmienu. Par to jau mēs arī runājām kādā no video. Ja? Un tātad mums ir jāsaprot, kas šodien ir legāli paņēmieni, ja? Tātad saskaņā ar prieka vēstu, saskaņā ar žēlstības garu, lai mēs paši netiktu diskvalificēti no šīs sacīkšu skrējiena Kristū. Amen.